Sveiciens Latviešu fonda saimei! Mani sauc Žubīte Streipe, un es šodien vēlos dot revidents ziņojumus. Revizijas komisijas pienākumi ir sekojoši: nodrošināt fonda darbības caurskatāmību, atbilstību likumdošanai un noteikumiem, nodrošināt finanšu resursu godīgu un efektīvu izmantošanu un piedalīties Latviešu fonda sēdēs un pilnsapulcē. Šī gada revizijas komisijas sastāvs ir Linda Byron, Ieva Dexter un es pati, Žubīte Streipe. Šogad Latviešu fonda biedri balsoja pa padomi, un padomas sastāvs redzams šeit: Jana Anča Tetere, Elizabete Ludvika, Katrīna Pipast un Žubīte Streipe. Vēl tālāk balsošanas rezultātos ievēlot jauno revizijas komisiju Linda Byron, Ieva Dexter un Indru Lāci. Latviešu fonda biedri arī, kas ir ļoti svarīgs Latviešu fonda piedalīšanās, ir, ka balsoja par lieliem projektiem šogad, un mums bija 11 nozīmīgi, interesanti projekti, par ko nobalsoja. Pirmā vietā Latviešu dziesmu un deju svētki Kanādā, kopkuru koncertu, kuram piešķīra $10,000, skautu un gaidu dziesmu albums, kuram piešķīra $7,496, un tad vēl autobiogrāfiju krājumu pilnveidi, kurai piešķīra $7,300. Revizija konstatēja šogad, pēc tam, ka grāmatas tika pārbaudīts, finansiālās grāmatas, ka valdības 990 forma ir pareizi izpildīta, tā atbilst kases stāvoklim, un līdz ar to tika nosūtīta tieši kā vajadzēja. Pie tam, kas ir Katrīna Pipast, katru ceturksni informē mūsu padomu par kases stāvokli un finansēm. Viņa mums sagādā budžetu, parāda mums kopijas, kas ir izdots, kas vēl stāv priekšā, un tādā veidā mēs visi paliekam labi informēti. Revizija tālāk konstatēja, pēc tam, ka mēs izskatījām divus projektus, vienu lielo un vienu mazo, ka izmaksas tika veiktas pareizi, atbilstoši noteikumiem un izsekoja visām vadlīnijām. Mēs dabījām pārskatīt mazo un lielo projektu no paša sākuma, kur ir pieteikšanās, komunikācijas, vēstules, un tad visu to salīdzinot ar QuickBooks varējām redzēt, kas tika izmaksāts, kad un kā, un viss kārtībā. Uz nākamo gadu revizija iesaka šādi. Nākamajā gadā būtu labi pārskatīt 4 projektus. To varētu darīt kaut kad, varbūt tuvāk pie pilnsapulces vai kaut kad pusgadā. Vienkārši tā, lai mēs esam kursas lietā. 2 mazos, 2 lielos. Un vēl kas mums liekas ir, ka mēs varētu veikt pārunas ar padomas amatpersonām, pārbaudīt, vai darbs tiek veikts atbilstoši statūtiem un darba aprakstam, un vienkārši tādā sarunas veidā nodrošināt, ka lietas iet tā, kā viņam vajag. Pasakos jums paldies un labu dienu vēlot!